Tā uzreiz uztraukumā arī nepateikšu, cik ilgi gadi pagājuši kopš no ekrāna pazuda auzu motors. Izrādās, šodien uz Ventspili braucot, uzzinājām, ka arī Ventspils zirgu svētki ir bijuši pazuduši kādu mirklu no, kā saka, šī skaistā Raņķa dārza zālē. Un pateicoties zirgu klubam Demora un viņas vadībai, lūdzu Gelindas kundzei, tad šis pasākums, var teikt, atkal ir zirgā un viss notiek. Jā, Raņķa dārzā ir atkal sacensības pēc pāris gadu pārtraukuma. Un, tas ir, protams, Demoras klubiņa nopelns, un tas ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietveros kopējais projekts Baltika Hipo. Es domāju, tas ir ne tikai Latvijas-Lietuvas pasākums šeit. Es zinu, ka arī Ventspils doma, Baltimāra un vēl citi bunkers atbalsta šo te pasākumu. Tā kā Ventspilnieki nav jau galīgi pametuši uz te. Jā, nedaudz, protams, ir arī atbalstītāji uzrunāti un kur nav atteikuši palīdzību. Paldies visiem atbalstītājiem, kopīgiem spēkiem mēs esam nonākuši šodien pie šiem skaistiem svētkiem. Tātad, atgriežoties pie tās Latvijas-Lietuvas sadarbības, tā ir iespēja tikt pie līdzekļiem, lai vispār kaut ko darītu, ja? Nu, tā ir viena no iespējām, jā. Projekts mums ir uz pusotru gadu. Bija pie mums reiterapijas seminārs, kur Lietuvas partneri brauc mācīties no mūsu pieredzes un kopīgi pārunājām, kā to izvest dzīvē. Un šis ir otrais pasākums, kad lietuvieši ir ieradušies pie mums uz konkursu sacensībām. To, ka ir pagājis milzīgs laiks, kopš mēs katru dienu neesam kopā ar zirgiem, es varu pateikt, ka pēc tā, ka vienā no pēdējiem mūsu raidījumiem, tajās gados, kad strādājām, bija tāda maza meitene, Madara Petersona, ko mēs likām uz poniju virsū, viņa pat ar kājām vēl negāja. Šodien viņa dabūja, kur ir? Man liekas, ka otro vai trešo pat, ja? Tātad, viņa jau bija apbalvojamo vidū. Tātad kaut kāds laiks ir pagājis. Kas vēl ir mainījies šajā laikā? Mēs no savas puses noteikti strādājam uz bērniem un jauniem jātniekiem. Droši vien, ka no tā laika ir atsevišķi poniju maršruti, poniju sacensības, poniju konkurence tiek atdalīti no lielajiem zirgiem. Nu, tā ir pat galvenā jauno jātnieku pieredzes gūšanas vieta. Ir poniju maršruti, un tālāk līdz 16 gadiem jaunieši bērni startē ar ponijiem, un no 16 viņi var sākt lekt ar lielajiem zirgiem lielos maršrutus. Tu skaties vienam otram puisietim kājas gan zem, gan ir šlūts jau tam ponijām mugurā sežat. Nu jā, cik liels līdz 16 gadiem ir izaudzis, tad vēl var lekt poniju konkurencē. Kas notiekās tālāk? Ar bērniem izstāsta, ka vairāk vai mazāk ir kārtībā, jo ponija ir tiešām ievērojami vairāk, kāds bija agrāk. Bet kas tālāk notiek? Tad ir konkurence tāpat līdz 16 ar zirgiem, ir līdz 18 un līdz 21 gadam var lekt jauniešu konkurencēs. Un kā tajā masveidība, kāda zirgu materiālu, kāda pie... Nu, domāju, ka ir viss kārtībā. Dalībnieki ap Rīgu paliek ar vien vairāk, un dalībnieku skaits maršrutā, manuprāt, tikai aug. Nu, līdz Ventspilī nav tik daudz atbraukuši, jo šodien jārēķinās, protams, ar ceļu izdevumiem, bet dalībnieki ir pietiekoši. Nu, teiksim, salīdzinot, kā bija agrāk un kādas skaitļus mēs šodien mūsdienās varam trāpīt redzēt. Kadreiz likās, ka 30 dalībnieku maršrutā jau ir daudz, ir normāli. Nu, tad šodien ir normāli, ap Rīgu ir 50 dalībnieki un ir sacensības, kur ir 100 un pat vairāk dalībnieku vienā maršrutā. Tie, tā teikt, metrīgos, nu tādos, teiksim, amatieru maršrutos? Nu, metrs, 10, 20. Nu, augstākos maršrutos, protams, ir mazāk dalībnieku. Un pavisam augstajos 1,50 m, 60 m, Latvijas pārstāvi ir... Tie paši 6, kas bija? Uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, jā. Un šodien mēs viņus šeit neredzam, jo viņi aizbraukuši ir uz pasaules čempionātu posmu Igaunijā, nu, lai viņiem tur labi iedz vīriem. Vai Demoras klubs ir tāds sens klubs vai tāds jauns klubs? Demoras klubs ir no 2006. gada. Ļoti pamazām ir audzis, gan zirgu skaitā, gan jātnieku skaitā. Šobrīd ir ap 30 jātu gribētāji, daži no tiem sporto, daži vienkārši vizinās. Zirgi šobrīd ir 18.
Un arī mūsu sportiskā izaugsme ir tā ļoti lēni, pakāpeniski, bet ir augusi. Šodien startēja Toms Apermans ar poniju Feju. Kā tas mazais vīriņš tik tālu tiktu? Pirmajā maršrutā viņš dabūja 1. vietu, otrajā maršrutā 2. vietu. Un šobrīd vasaras čempionāta posmos pēc 2 posmiem kopvērtējumā arī turās 1. vietā. Kā saku, viņa dzimtais klubs Demora var būt apmierināts. Sakiet, pietiks spēka un spīta un viss pārējie, lai turpinātu šodien to, lai zirga svētku Ventspilī neapstātos. Pēc šīs dienas rezultātiem noteikti spriedīsim, bet gribētos jau ļoti turpināt. Es jums teikšu tā, paši jau jūs redziet, tāpat skaists laiks, skaistais reņķedārs un visapkārt ziedu vispārējais. Es domāju, zirga dienas turpināsies Ventspilī. Tajā brīdī, kā Auzu motors atstāja konkūru laukumus, mums bija viens starptautiskais tiesnesis Latvijā, Siņaus kungs. Tagad, atgriežoties, es ceru, es nezinu, vai īsi vai garāk brīdi, mūs sagaida 2 jauni starptautiskie tiesneši, Dainis Līvmanis un Ivo Miķelsons. Saka tā, vai kaut kas ir būtiski mainījies, vai tikai jūsu kvalifikācija? Kas ir mainījies Latvijas zirga sportā? Pirmais jau laikam ir kvalifikācija, jo bija tāda iespēja, paldies visiem atbalstītājiem, Latvijas jātnieku federācijai, ieskaitot par iespēju, kad biju un izdevās nolikt šos pārbaudījumus, šos eksāmenus, un tagad esmu, kā lai saka, starptautiskās kategorijas maršrutu sastādītājs. Pusgadu vēlāk nokārtoju arī starptautiskā tiesneša kandidāta kategoriju. Process bija diezgan pagaršs, 20 gadi, kamēr parādījās brīvvalsts laikos starptautiski akreditēti tiesneši. Niknāki soļi būs arī augstāki rezultāti. Ja maršrutu sastādītāji sacensībās māca un rada apstākļus tādus, lai sportisti iegūtu, mācītos, atgrieztos no sacensību laukuma tikai ar pozitīvām emocijām, protams, tas kopumā lielākā laika periodā tikai pozitīvi, būs pozitīvas tendences visai sporta attīstībai. Bet, protams, mēs jau zinām, ka visu šobrīd vairāk vai mazāk nosaka finansiālās iespējas katram. Ar to tu gribi izskaidrot arī tepat diezgan daudz neapkaltas zirgas. Man tas, kad ņemot vērā, ka tavas zirgu gaitas sākušās no Kalēja, man liekas, tev ļoti jūtīgi būtu jāredz šis te. Kā tas vispār ir iespējams? Vai tad tiešām zirga sportā nav kāda, jāšanas sportā nav tādas tehniskās komisijas vai kas, slidens laukums, neapkaltas zirgas? Nē, pilnīgi noteikti nē, jo Latvijā principā ir tikai 2 vietas, kur vispār notiek sacensības uz zāles segumu. Tā ir šeit Ventspils, un, kad rīkojām Talsos, tad Talsos bija, un arī Rīgā uz zaļā laukuma. Pārējais viss notiek uz smilšu laukumiem, kur ir pilnīgi iespējams lekt bez pakaviem, tas ir nekaltiem zirgiem, un tā nav nekāda problēma. Jo, principā, tagad šis karstais, sausais laiks ir nedaudz, kā lai saka, pakaltējis to zālīti, un viņi ir nedaudz slidenāk kā normāli, kā ir, Īstenībā, man tā skatoties no malas, bija diezgan bailīgi brīžiem, ka tie zirgi tur īstenībā uzvedās tā kā automobīļu drifts sacīksties. Un jau tajā zirgā zirgs ir dzīvnieks, ko traumēt negribas, un viņā virsū sēž bērni. Tas tā ir tiešām, bet ir arī dažādi zirgi. Ir zirgi, kuriem slīd, ir pakava vai nav pakava, ir radis, nav radis, un cits to uztver ļoti normāli, cits vispār brīnās, kad jāskrien pa zāli, jo viņš ikdienā mājās skrien tikai pa smilti, un tagad viņam ir zāle, viņam ir tiešām šoks, kas te tagad notiks ar mani, kur es esmu. Bet kā ir ar to jātnieku jauno un jau paaugušos meistarību? Objektīvi apstākļi, vai kā es teikšu, kad mums Latvijā nav daudz kvalitatīvu treneru, un tā ir tā lielākā problēma, jo daudz ir aizņemti ar naudas pelnīšanu kaut kur ārzemēs, un trūkst. Es nesaku, ka nav, bet viņu trūkst. Es zinu, ka vecos laikos vēl federācija organizē treneriem visādus seminārus. Katrā ziņā man liels prieks, kad ventspilnieki ir saņēmušies un turpina šo brīnišķīgo tradīciju, kas jau vairākus gadus atpakaļ šeit jau tika iedibināta Ventspils jātnieku klubs, tagad jātnieku klubs Demori to turpina, Ir patīkami atgriezties un te kā vienmēr ir tādā
tāda patīkama gaisotne. Aristokrātiski. Nu, ir katrā ziņā pilnīgi savādāk kā citās vietās Latvijā. Ja? Katrai vietai ir sava, es negribētu lietot vārdu aura, ja? Bet katrai vietai, kur rīko sacensības, ir savs noskaņojums, sava vide. Un Ventspilī ir kaut kas īpašs. Ja? Tāds jau cik gadus jau.